Es smēlos no tevis iedvesmu. Jā, mēs kopā ar Gunti atradām man jaunu vārdu. Okay. Un, kāds tas ir? Otto Pestner Cerajakulus. Tas ir vienā vārdā. Tas tā kā vienā. Otto Pestner Cerajakulus. Jā, bet tur, kur ir c, ka izklausās. Jā, c. Otto Pestner Cerajakulus. Tur ir ts. Jā. Jā, un mēs, ko mēs izlēmām? Mēs tā kā iedomājamies, ka es esmu tavā ādā un zvanījām dažādām vietām. Okay. Jā, nu, piemēram, puķu piegādēji, taksim, masāžu salonu, principā vietām, kur prasa vārdu. Okay. Jā, tāpēc mēs šobrīd paskatīsimies šos zvanus, kā tas viss izskatījās. Gribētu izsaukt mašīnu uz Alberta viesnīcu. Dzirnavielā, jā? Jā. Un uz kāda vārda? Otto Pestner Cerajakulus. Arturs? Man jau šitā bieži ir. Nē, nav autors. Otto Pestner Cerajakulus. Otto Pestners? Otto, tā kā vienkārši Otto, bet tālāk ir Pestners. Otto Pestners Cerajakulus. Tas mans pilnais ir. Tā man sauc mamma, bet draugi sauc par Otto Pestner. Otto Pestners, ja? Jā. Es vēlētos pasūtīt ziedus. Labi, pasūtiet. Vienkārši Agnesei ar mīlestību. Un mans tā kā vārds mans. Otto Pestner Cerajakulus. Tā, ļoti interesants vārds. Vai pastāv tāda iespēja, ka jūs savu vārdu atsūtīt īsziņā? Jā, pastāv tāda iespēja, lai nebūtu kā kļūdas, kā saka. Un jūsu e-pastiņš? E-pastiņš ir, e-pasts ir Otto Pestner Cerajakulus @inbox.lv. Tad atsūtiet lūdzu savu vārdu, un, lai mēs varam tā kā precīzi gan kartiņā parakstu ielikt, gan e-pastu, tad es atšifrēšu. Lūdzu. Sveicināti! Sveiki! Vai es varu izstāstīt par nozaudētām tiesībām? Atradu tiesības vienkārši zils. Izstāstiet. Tiesības ir uz vārdu Otto Pestner Cerajakulus. Otto Pestner. Otto Pestner Cerajakulus. Jā, bet tas, kur izklausās... Jakelus. Es sapratu, jā. Labi, paziņosim, paldies. Laimīgi. Jā, Otto Pestner Cerajakulus. Es atvainojos, tā ir Maija? Jā. Jā, te ir vakars ar Renāru Zeltiņu. Renārs Zeltiņš. Čau, Renārs. Čau, Maija. Nu nav, mēs te pārbaudām, kā cilvēki reaģē uz tādiem vārdiem, kā pieņemsim. Otto Pestner Cerajakulus. Skaidrs, labi. Tā kā tiesības nav, tās nozaudēts, viss ir kārtībā.